Reiz senos laikos lielā dziļā mežā bija apslēpts ciemats. Tajā dzīvoja mazas radības, kuras sauc par smurfiem. Smurfi bija labi. Vēl mežā dzīvoja ļaunais burvis Gargamels. Viņš bija ļoti slikts. Es ienīstu smurfus. Es tevi noķeršu jūs visus, lai ko tas prasītu. Kādu dienu es atradīšu jūsu ciematu. Visi tu nožēlosit. Šis mežs pastāv vēl joprojām. Ja uzmanīgi ieklausīsies, sadzirdēsi Gargamela dusmas. Ja esi labs, varbūt tev izdosies ieraudzīt smurfus. Kāds prieks to redzēt. Visi mani smurfi strādā ražas novākšanā. Sliņķi! Es jau nāku. Kādēļ tu nepalīdzi novākt ražu? Es jau gatavojos to darīt, taču man sākās smurfu sāpes. Vēl man sāp mugura un vēders. Kaut kā tā. Tagad tu esi atpūties. Aizej pēc ūdens. Labi. Es labprāt padzertos. Mēs arī taču sliņķis neatnesa ūdeni. Tiešām? Varu sadarēt, ka viņš atkal guļ. Kad es viņu atradīšu, viņš man vēl redzēs. Neviens nedrīkst muļķot smurfu papu. Vai... Ej uz mežu un atnes malku. Labi. Tā ir laba doma. Es vienmēr saku, ka pie mums sliņķiem nav vietas. Rīma tev palīdzēs. Viņam treniņš nāks par labu. Es to vien daru, kā strādāju. Neīgņojies, smurfu papa saka, ka mums jādarbojas komandā. Smags darbs vēl nevienam smurfam nav kaitējis. Tu kļūdies. Šo teoriju vajadzētu pārbaudīt. Man ir apnicis strādāt, es gribu pagulēt. Es gribētu lielu grozu. Smurfogas. Ņam. Es esmu pārāk noguris, lai ēstu. Šī ir ideāla vietas naudai. Nedaudz atpūtīšos un tad turpināšu strādāt. Sliņķi. Kas tad nu? Kas tu tāds? Es esmu Cicerons. Tu esi pārstrādājies, mans draugs. Piekrītu. Tev nepieciešams atvaļinājums. Es zinu vienu labu vietiņu. Pagaid, kādu vietiņu? Es runāju par paradīzi. Tur nav ne darba, ne atbildības. Un tur neviens nekomandē. Tev tur patiks. Nu, es... Sliņķi. Labi, es iešu. Uz pāris minūtēm. Lūk, to es saprotu. Nāc. Re, kur viņš ir. Kur tu biji? Mums jāstrādā. Nāc. Redzēji? Sliņķis izgāja cauri ūdenskritumam. Mums viņš jāglābi. Ej, paskaties, kur viņš palika, es tikmēr pieskatīšu malku. Nē, tikai pēc tevis. Parunāsim kā smurfs ar smurfu. Vai? Laipni lūdzu paradīzē. Es esmu jūsu namatēvs Bakks. Jūs varat baudīt visu, ko redzat. Paldies, Bakha kungs.
Liels paldies! Bet mēs nedrīkstam šeit palikt, kā tad ar malku? Šeit ir ļoti daudz malkas. Smurfu papa aizliedz runāt ar svešiniekiem, bet jūs tagad esat mani draugi. Smurfu papa dusmosies. Nebojā smurfu skaņojumu. Tieši tā. Atslābinies. Izkledējieties, jo dzīve ir īsa. Es esmu izgulējies visās gultās, nu man vairs miegs nenāk. Es pat drupačiņu vairs nespēju norīt. Man ir garlaicīgi. Man arī. Ļoti garlaicīgi. Baku kungs, es esmu Baks. Kā varu palīdzēt? Vēlaties vairāk spīluvenus vai kūciņas? Vairāk prieka? Mums ir garlaicīgi. Jā, man arī. Uzspēlēsim spēli. Spēlējam medības. Tā ir laba spēle. Medības. Tādu spēli es nezinu. Tā ir ļoti jautra. Jums jāslēpjas, bet mēs ar Ciceronu jūs medīsim. Aiziet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lieliski. Šeit viņš mūs nekad neatradīs. Es ceru, jo man no skriešanas uznāca miegs. 8, 9, 10. Mēs dodamies medīt. Viņi taču gribēja, lai notiktu kaut kas interesants. Vai tu viņus redzi? Nē, taču man ir sajūta, ka viņi ir tur. Vai? Palīgā! Sliņķi! Es dzirdēju tikai 2 balsis. Es laikam zaudēju iemaņas. Sliņķi, palīdzi mums! Beidziet blēņoties! Palīdzi tikt ārā! Tā arī nepagulēju. Kā jūs tur iekritāt? Es nezinu. Tas vienkārši notika. Kā tad? Sameklēsim kādu labāku slēptuvi. Pārsteigums. Ko? Es netrāpīju? Kur viņi palikuši? Neuztraucies, viņi tepat kaut kur ir. Jā, varu sadarīt, ka viņi ir tur. Šeit viņi mūs neatradīs. Uzmanies! Ko jūs darāt? Tie nebijām mēs. Statuja izkustējās. Protams, arī es kustos uz klusāku vietiņu. Pagaidi mūs. Es jūs notveru. Ko? Viņi atkal izmuka? Es kļūstu nikns. Neuztraucies. Šoreiz tu viņus noteikti atradīsi. Protams. Lai kur arī viņi noslēptos, es viņus atradīšu. Es jūs atkal atradu. Ejam, šeit ir izeja. Izskatās ļoti bīstami. Šī spēle ir aizgājusi par tālu. Ir pienācis laiks to beigt. Gatavojamies vakariņām. Tev taisnība, šeit izskatās baisi. Nav tik traki. Es savožu mājas virtuvi. Baks sūta šī vakara īpašo ēdienkarti. Izskatās, ka mums būs ciemiņi. Viņš runā par mums. Jā, Baks vēlas smurfu suflē. Smurfu suflē. Viņš tiešām domāja mūs. Zūdam no šajienes. Kaut kur steidzaties? Mēs nē.
Labi, jūsu prieki ir beigušies. Pienācis laiks maksāt rēķinu. Maksāt, bet mēs domājam, ka tas bija bez maksas. Bez maksas! Mazie muļķīši, kādam taču ir jāgatavo ēdiens, jācērt koki, jāapkopi dārs. Vai ne tā? Tā kā jūs šiem darbiem esat par mazu, es jums varu atvēlēt vietu uz sava vakariņu šķīvja. Nē. Neļaujiet viņiem aizbēgt. Neļausim. Jūs nekad netiksiet projām. Nekad. Ak, dabas spēki, palīdziet, smurfus brīvībā nelaidiet. Palīgā, laid mani vaļā. Palīgā, pagaidiet mani. Rīma, gudrītī, pagaidiet. Palīgā, laidiet mani ārā. Sliņķi, sliņķi. Nē, laid mani vaļā. Sliņķi. Nē, nevajag. Kas notiek? Mēs tev visur izmeklējāmies. Smurfu papa lika līdz saulrietam atgriezties. Jā, mēs kavējam. Es priecājos jūs redzēt. Tiešām? Mēs paguvām visu izdarīt līdz pirmajam sniegam. Ja visi smurfi nebūtu pielikuši savu roku, mums tas neizdotos. Sliņķi, tu esi vienīgais, kas vēl neguļ. Kādēļ tu vēl neesi sapņu valstībā? Es tur jau esmu bijis. Tur nemaz nav tik patīkami. Un atkal atpūtīsimies. Lietussargs nebūs vajadzīgs. Es vienmēr saku, ka ir labi būt gatavam uz visu. Laika apstākļi var mainīties. Bet par to rūpējas man ierīce. Laiks nemainīsies. Man jāparūpējas par izslāpušajiem salātiņiem. Šķiet, man jāpavelk šī svira.